Visumā cilvēks veicas mīlēt izbūt veicīgs pilnībai. Patstāvīgi sevi kontrolē un analizē. Tādējādi zaudē daudz laika. Brīžam palaiž garām lieliskas iespējas. Atbildīgs izpildošs darbinieks. Pašlaik mēs atrodamies Rojas vidusskolas radiomezglā, kur notiek kārtējā 5 minūtes pārraide. Ej, nāc šod, Kiril! Es eju šodien. Šodien ir rīts. Ej, Kiril, tev piekdien jārunā. Kāpēc? Magnetofonu sagatavos. Pagaid, jau nelaid. Es šitas pēc tādas, ja? Jā, uzreiz tas ir. Bet pagaid, šitam ārā vai kā? Tas ir viss labi. Šitas tā var būt vēl. Ejam, Visai, ejam. Klusums, reku dušu. Aiziet. Vai? Kā labi sagatavot. Kurš? Labrīt! Sākam? Labrīt! Šī rīta 5 minūtē horoskopi. Kurš tā runā? Šoreiz es uzmanīgāk jāklausās tiem, kas dzimuši zem jaunavas zīmes. Tas ir no 24. augusta līdz 23. septembrim. Tātad jaunava. Visumā cilvēks jauks smalks. Mīlēt viss būtu veikts līdz pilnībai. Patstāvīgi sevi kontrolē un analizē. Tādējādi zaudē daudz laika. Brīžam palaiž garām lieliskas iespējas. Atbildīgs, izpildošs darbinieks. Nostāja ir. Tā jums pašiem savējās droši vien neiznāks, ja? Nē, es domāju, divas mēs pateiksim noteikti. Un dzējas diena nav noteikti vajag pieteikt. Tas šitā pirmo tikai? Tas? Jā, dzēja vajadzīga, bet vajadzīgs arī kaut kur šito paskatīties, kas jums labāk patīk, ja? Tu tāds īsts viens bija. Tu man esi kā pamats. Jā? Nu, pagaid. Vēl vajag Ilze. 5 minūtes. Un pēc tam mēs mūziku palaid, pēc tam pēc dīdzes, ka es pasaku. Ilze! Labrīt! Šodien ar jums runā Aija un Ilze. Skanījumu nodrošina Didzis. Kurš tagad? Viņa, Ilze. Tagad jūs dzirdēsiet divus kurijos no topošās grāmatiņas rokeros latviešu gaumē. Grupa Libau no Liepājas devās braucienā uz Dāniju. Grupas ģitārists apmetās pie latviešu izcelsmes dānietes. Nogurs no koncertiem Zēns nepateicis pat ar labu nakti aizmidzis. Un tad viņš pamostoties redz, ka pa logu izlido viņu soma un pēc brīža izdzina viņu pašu. Lejā Zēns konstatēs, ka lidojuma laikā soma ir atvērusies un dažas intīmas veids daļas ir palikušas karājoties kokā. Tā arī jums var gadīties, tāpēc vienmēr drošības pēc pasakiet ar labu nakti. Un tagad par Uldu Marhelēviču. Tas noticis kādā Maskavas viesnīcā pēc grupas Remix koncerta. Zēni sēdējuši un atpūtušies mazliet iemalkojuši kādu grāmatu. Lūdzu sūtiet jautājumus direktoram Krieviņam līdz piekdienai 13:13. Uz jautājumiem direktors atbildēs otrdien raidījuma laikā. Kā tā iet tu? Mums padomā ir jauns raidījuma cikls, mīļais skolotājs. Sūtiet savus ieteikumus, kurus skolotājums tuvākie. Ieteikumus metiet adrēm paskastītē. Viss?
Jā, mūsu raidījums tuvojas nobeigumā, vēl tik atliek pateikt jums čau, čau! Vajadzēja dziesmu beidzot. Tāpēc es noņēmu. Slēdz ārā. Viss. Ko tu pauzes bija? Tikko beigusies 5 minūte, un mēs gribam jautāt, kas to veidoja. Šo 5 minūtu veidoja Aija un Ilze. Un pie pulta sēdēja Didzis un vispārējie viņam asistēja. Un cik bieži iznāk jūsu raidījums? 5 minūtes ir katru dienu, izņemot otrdienās, un otrdienās ir garais raidījums, kas ilgst 15 minūtes. Un īsais raidījums? Īsais raidījums 5 minūtes, kā jau to stāsts pats nosaukums. Un jūsu vadītājs ir skolotājs Mūrnieks? Jā. Un kā jūs sadzīvojat ar saviem bērniem? Es jau gan domāju, ka es labi sadzīvoju, bet ko viņi domā, tas jau ir cits jautājums. Un stādieties varbūt lūdzu priekšā, no kuras klases jūs esat? Ilze 8. B klase. Jurgita 8. A klase. Ines 8. Ilze 9. Aija arī 9. Didzis 8. A. Ainārs 8. A. Kirills 9. B. Un skolotājs Egils Mūrnieks. Rojas vidusskolas ekogrupa nesen bija Somijā, un kad viņi tur aizbrauc un ar kādiem mērķiem, lūkšu pastāstīt skolotāju Imnetu Tamanu. Jā, mēs atkal, mums izdevās viens no starptautiskiem braucieniem. Šoreiz gan tas nebija turismu brauciens, bet bija starptautiska konference, kurā mēs piedalījāmies. Ja jūs esat sekojuši līdz mūsu publikācijām Laikrakstā Banga un Rojas televīzijā, tad varbūt zināsiet, ka mēs jau 2 gadus ņemam dalību UNESCO rīkotajā Baltijas jūras projektā. Tiesa, šis projekts kopgarumā ir 4 gadus vecs, un šajā te 92. gada rudenī viņš noslēdzās. Tātad šie 4 gadi ir pagājuši. Visas 9 valstis, kas atrodas ap Baltijas jūru, sanāca kopā vienā ļoti jaukā Somu pilsētā Kotkā un sprieda par to, ko tālāk darīt un kura valsts no šīm 9 uzņemsies tālāko darba koordināciju. Idejas bija ļoti daudzas un jaukas, un, protams, nolēma šo darbu turpināt vēl uz 4 gadiem. Tiesa gan koordinātori vairs nebūs Somi, kā tas bija līdz šos te 4 gadus, bet turpmāk šos 4 gadus koordinēs Zviedrija. No mūsu skolas mēs bijām 5, es un 4 bērni, kas darbojās mūsu ekoloģiskā grupā. Diemžēl man jāsaka, ka mūsu ekoloģiskās grupas sastāvs nav tik pārāk liels, lai mums būtu pārāk liela strīda, kur brauks un kur nebrauks. Tā kā šeit tiešām brauc tie, kas nāk un dara. Un mēs ļoti priecātos, ja mūsu rindas būtu vairāks, lai mums būtu arī kaut neliela konkurence šādos braucienos. Bet vēlreiz saku, ka mēs bijām šeit nedēļu, un tā bija tīra darba konference, un par to varēs pastāstīt meitenes, ka mums bija tiešām ļoti daudz praktisku nodarbību, un ļoti daudz mēs ieguvām praktiski, un, protams, arī iepazināmies ar ļoti daudz interesantiem cilvēkiem. Tātad tā mums bija ļoti skaista septembra nedēļa Kotkā. Bet par to varbūt, lai pastāsta Ilze Mūrniece, Ilze Girgensone, un vēl bez šīm 2 meitenēm bija Ilze Ķauķe un Džeina Kārkliņa. Kā jums veicās Somijā? Man visvairāk palika atmiņā taisn 3. diena, trešdiena, jo tā bija visbagātīgākā ar darbiem, un tenī dienā mēs gājām darba grupās, strādājām, mācījāmies, un tur es iepazinos ar vienu ļoti jauku skolotāju, kura klātbūtnē tiešām bija ļoti interesanti, un viņš bija tik smaidīgs un priecīgs, ka nekādīgi nevarēja justies neērti vai tā, it kā vientuļš, jo no Latvijas es tur biju viena pati, un it kā angļu valodas zināšanas varbūt varētu bišķi iegāst. Bet tas bija ļoti interesanti, tur es uzzināju, kā var pārbaudīt, cik tīra ir jūra ar dzīvnieku un augu valsts palīdzību. Un pēc tam vēl tādā pašā dienā es braucu ar kuģīti un skatījos, kāda ir upe,
pie kuras atradās kotka, un tas bija ļoti interesants brauciens. Bez tam šī pati diena bija tāda, ka vakarā gluži negaidot bija latviešu dziedāšanas vakars iznāca. Un te mēs dziedājām latviešu tautsdziesmas, un tad mums pēkšņi pievienojās zviedru skolēni, kas dziedāja savas dziesmas. Un tad mēs dažas dziesmas pilnīgi kopīgi dziedājam, jo tās ir melodijas vienādas gan viņiem, gan mums. Un vēl man palika prātā, protams, ceturtdienas atved vakars, un pēc tam jau māju ceļš. Un kas tev vislabāk palicis atmiņā? Man tāpat kā otra Ilze jau teica, vispilgtāk atmiņā palikusi trešdiena, kaut spilgt atmiņā palikusi ir visa nedēļa. Pirmais pārsteigums jau bija nedēļas atklāšana. Šajā atklāšanā kā liels pārsteigums bija tas, kad Somijas skolēni, kur sniedz mums priekšnesumu, kā vienu no dziesmām izpildīja latviešu dziesmu. Un vispār Somijas skolēni bija parūpējušies, lai katras valsts pārstāvi sajust sirsnību, kura vērsta tieši pret viņiem. Atmiņā palikusi, protams, arī trešdiena, kur veicām praktiskos darbus, kur varējām iepazīties ar cilvēkiem, kuriem vienāds intereses ar mums. Interesants bija, protams, arī ekskursijas un izklaidējošā programma. Un ko jūs tagad darīsiet tālāk? Vispirms par šo te projektu sakarā, ja? Šis projekts apliecina sevi, ka galvenā tās mērķis ir celt tiltu starp visām šīm te skolām, kas atrodas apkārt Baltijas jūrai, lai ar ekoloģijas palīdzību atrastu bezgalīgi daudz draugus visās šīs te 9 valstīs. Un es domāju, ka šis punkts sevi, šī Kotkas konferences sevi ir ļoti attaisnojusi. Es varbūt nesaukšu sīki šos te draugus un sakars, kas mums ir radušies, varbūt priekšlaicīgi nerunāsim par to, bet mums ir atkal savi kārtējie darbi, kurus mēs veiksim. Vēl šajā te Kotkā bez mums bija 5 Latvijas skolas, mēs nebijām vienīgie, mēs bijām pavisam 30 no Latvijas. Ir ļoti labi sakari ar šīm skolām izveidojušies, kas varbūt pat ir, jāsaka, lielāks iegūms nekā tas pārējais, jo mēs citu zinām, kā citās skolās šos darbus dara, un varam satikties savā starpā. Un tas jau notiks nākamajā nedēļā Salacgrīvā, kur Latvija šoreiz rīko praktisku tādu satikšanos Latvijai, Lietuvai, Igaunijai. Uz turieni, tā ir domāta skolotāja satikšanās, uz turieni mēs brauksim kopā ar skolotāju Mūrnieku. Mums ir arī jāvada viena darba grupiņa tur, stāstot par savu Baltijas jūru, bet arī būs daudz kas interesants, ko mēs varēsim mācīties no igauņiem un lietuviešiem, jo, diemžēl, ja Kotkā mēs jutām, cik labi ir zināt angļu valodu un pierādīt sevi, ka tie, kas runā labāk, tiem arī to draugu būs vairāk, bet šeit tomēr mums būs, krievu valoda ir tā valoda, kuru mēs zinām, tomēr nedaudz labāk, un tātad šī konference ir domāta tieši praktiski šīm 3 valstīm. Un tātad pirmais darbiņš ir šī te Salacgrīvas konference un gatavošanās Salacgrīvai. Bet jau šodien sākās mūsu kārtējais Kostvačs darbs, kurš, tātad mēs jau to darīsim 3. gadu, mēs šogad atkal iesim pie jūras un pētīsim. Šogad atkal mēs esam uzņemti dažādu tādu starptautisku skandalozu notikumu rezultātā. Mēs tomēr esam atkal koordinātori, lai gan pa vidu bija radušies jau citi, nes kāpēc, ja? Kā tas bieži vien gadās. Mēs atkal vadīsim šo darbu, un šoreiz mēs esam iesaistījuši 10 skolas. Tātad mēs pēc tam gaidīsim atkal rezultātus, apkoposim un sūtīsim tos uz Dāniju projām. Tātad tas mums ir nākošais darbs. Bet mums ir ļoti daudz ideju šogad arī par to, kā mēs varētu šo te Baltijas jūras projektu iedzīvināt skolā ar dažādiem vietējiem konkursiem, vietējiem pasākumiem. Tā kā es ceru, ka šajā gada laikā mēs sevi parādīsim vairāk skolā.